mīlestības kara, tu visu piedevi, tu aiziedams pie tēva, par visiem aizlūdzi, un atstādams šo zemi, tās bērnus svētīji. Manas acis raugās uz to kungu vienmēr, jo viņš manu kāju izvelk no tīkla režģiem. Pasargi manu dvēseli un izglāb mani. Nepamet mani kaunā, jo uz tevi es paļaujos. Tā saka kungs, visa miesa redzēs, ka es esmu tas kungs. Es esmu tavs glābējs un pestītājs. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Āmen. Jēzus ir aicinājis, nāciet šurp pie manis visi, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ja sirdī kāds smagums iegulis un ja sirds tā īsti priecīga nevar justies, jo kā grūzis grauž kāds nodarījums pret Dievu un vienam pret otru, tad nāciet, iesim Dieva vaiga priekšā ar personīgu grēksūdzes lūgšanu šai klusajā brīdī. Labas ziņas! Jums visiem, kas patiesi ticiet Jēzum Kristum, grēki ir piedoti, un jūs saņemat dāvanā mūžīgo dzīvi. Jums, ticību turot, es kā Dieva aicināta un iecelta, viņa vārda kalpotāji pasludinu. Jūs esat brīvi caur Jēzus Kristus nāvi pie krusta un augšām celšanos, uz ko mēs gaidām. Āmen. Ak, visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens. Kam nav sudraba, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet un pērciet, sudraba nevajag, par velti ņemiet vīnu un pienu. Kādēļ jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize? Atdot savas pūles par to, kas nedod sāta. Klausieties, klausieties uz mani, tad ēdīsiet krietni, līksmos treknumā jūsu dvēseles. Pievērsiet man savu ausi un nāciet pie manis. Klausieties, un jūs būsiet dzīvi. Es slēgšu ar jums mūžīgu derību. Dāvidam dotajai žēlastībai var uzticēt. Redzi, es viņu dodu par liecinieku tautām, par vadoni un pavēlnieku tautām. Redzi, tu sauksi tautas, ko nepazīsti, un tautas, kas nepazīst tevi, skries pie tevis, jo tavs Dievs ir kungs un Izrēla svētais. Viņš cels tevi godā. Meklējiet kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš tuvu. Lai ļaundaris pamet savas gaitas un nekrietnais savus nodomus, lai atgriežas pie tā kunga. Tad viņš apžēlos to. Nāciet pie mūsu Dieva, viņa piedošana ir plaša. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu gaitas nav manas gaitas, saka kungs. Cik augstākas debesis pār zemi, tik augstākas ir manas gaitas pār jūsu gaitām, un manas domas
par jūsu domām. Āmen! Brāļi, es negribu, ka jūs paliktu neziņā. Visi mūsu tēvi bija apakš padebeša, un visi viņi izgāja cauri jūru, un tajā padebesī un jūrā viņi visi ir kristīti uz Mūzu, un visi ēda vienu un to pašu garīgo barību, un visi dzēra vienu un to pašu garīgo dzērienu. To viņi dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja visur līdzi, un tā klints bija Kristus. Bet uz daudziem no viņiem Dievam nebija labs prāts, un viņi tika pazudināti tuksnesī. Tas ir noticis mums par zīmi, lai mēs netīkotu pēc ļaunā, kā tīkoja viņi. Nekļūstiet arī par elku pielūdzējiem, kā daži no viņiem, kā ir rakstīts. Tauta apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties. Neļausimies izvirtībai, kā daži no viņiem ļāvušies, un vienā dienā gāja bojā 23,000. Nedz izaicināsim Kristu, kā daži no viņiem izaicinājuši, un gāja pazušanā no čūskām. Nedz kurniet, kā daži no viņiem kurnējuši, un gāja pazušanā no maitātāja. Šie notikumi ar viņiem bija zīmīgi, un tie rakstīti mums, lai mūs pamācītu, jo laiku beigas mūs ir sasniegušas. Un tādēļ, kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt? Jūs nav piemeklējis nekas cits, kā vien cilvēcisks pārbaudījums. Bet Dievs ir uzticams. Viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest. Āmen! Dieva gars Jēzu Kristu, lai iespaido mūsu sirdis šajā rītā, kad klausāmies dievišķi iedvesmotos vārdos no Lūkas evaņģēlija 13. nodaļas. Tajā brīdī atnāca kādi cilvēki un pavēstīja Jēzum par galilejiešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Jēzus tiem atbildēja, sacīdams: vai jums šķiet, ka šie galilejieši ir bijuši grēcīgāki par citiem galilejiešiem, ka tā cietuši? Nebūt ne. Es jums saku, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Jeb vai jums šķiet,
ka tie 18, kuriem uzkrita tornis Siloāmā un tos nosita, bija to pelnījuši vairāk nekā citi Jeruzalemē? Nebūt ne. Es jums saku, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat aiziesiet bojā. Tad viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģes koks stādīts viņa vīna dārzā, un viņš nāca un meklēja tajā augļus, bet neatrada. Un viņš sacīja dārza kopējam, redzi, jau 3 gadus es te nāku cerībā atrast augļus šajā vīģes kokā, bet neatrodu. Nocert to. Ko tas velti izsūdz zemi? Bet dārza kopējs atbildēja, kungs, atstāja to vēl šogadu, kamēr es to aproku un apmēsloju. Un ja tas turpmāk dos augļus, labi, bet ja ne, tad nocert to. Āmen. Dievs, tavs vārds ir pilnīga un vienreizēja iespēja uzzināt patiesību, kas mums šajā pasaulē visvairāk ir vajadzīga. Runā uz mūsu sirdīm, un mēs saņemsim. Āmen. Cik gadus tu nāc pie sava augļu koka un neatrodi to, ko cerēji? Izsapņotus, saldus, sulīgus, slāpes remdējošus, garšīgus augļus, kas liks lapatikā piemiegt acis, kamēr sula tek gar lūpu kaktiņiem. Cik gadus tev ir nācies gaidīt, cerēt, lūgt un atkal cerēt uz brīnumu, ka varbūt tomēr kaut kas notiks, mainīsies un atkal būs? Cik sen tu jau pacieti, bet neko skaļi nesaki par savas dzīves neizdevušamies augļiem, kuri pēc šķirnes apraksta ir daudzsološi saldi, tīkami mīksti, izturīgi pret dvēseles slimībām, laimes grauzējiem un dzīves salnām, bet praksē ir vien skābeni, rūkti, mežābeles lieluma pepiņi, kurus iekožoties gribas spļaut ārā no mutes ar skaļu "Fū, tavi ābolīši rūkti!" Mums pie mājas jau sen aug persiku koks. Kas zina, cik viņam gadu? Bet savulaik tas deva fantastiskus augļus, kas ienācās augusta vidū un sajūsmināja visus, ieskaitot putnus un lapsenes ar medaini sulīgiem persikiem, kas pārbagātības smaguma dēļ bieži vien lauza koka zarus un bija jāstutē. Atceros, kā vienu vasaru mēs abas ar šī rīta svēto rakstu lektori, ko dzirdējām Inesi, kāpelējām pa pieslīgtajām trepēm, lasīdamas tos lielākos, tikai tos skaistākos, tos kārdinošākos persikus. Vienkārši pasaka tādi augļi. Katru pavasari persiks uzziedēja maziem sīkiem, bet skaistiem laškrāsas ziediņiem, un tiem sekoja šauras, spilgti zaļas, iegarenas lapiņas. Kad tās pilnībā izplauka, mūsu lievenis atradās patīkamā ēnā, pasargāts no karstajiem saules stariem. Atlika tikai iesaisties ērtajā šūpuļkrēslā ar grāmatu un glāzi atspirdzinoša vasaras dzēriena, un laimei patiešām neko vairāk nevajadzēja. Taču gadiem ejot, laimi baudot, mūsu persiks kļuva vecāks un švakāks, un arvien biežāk pavasaros ziediņi tā arī neparādījās. Pagrabā nonāca arvien mazāk manis savārīto persiku ievārījumu burciņu, un arī koka zari kļuva retāki. Tā vienā dienā pamanījām koka stumbrā neveselīgu plaisu, koka vēzi. Kādu laiku cīnījāmies ar dažādām metodēm apstādināt audzēju, bet persiks pamazām padevās. Augļi kļuva retāki, lapu mazāk un tās pašas kroplīgās nobira, nesagaidot pat rudeni. Arvien vairāk pamanījām persika zaros dabas sanitārus dzenīšus, klabināmies un priecīgi lidojam prom ar kukaiņiem vēderos. Skaidrs, persiku bija apsēduši kādi grauzēji. Gadu pēc gada es minēju, ka jāvada persiks pa skuju taku, bet mans vīrs atrauca, atstāja to vēl šogadu.
Un tad vēl vienu, un vēl. Līdz persiks sāka sulot un kļuva tik trausls, ka tā zara lūza bez jūtama iemesla. Cik ilgi mēs devām iespēju dabai viņu sadziedēt un cerējām uz atjaunošanos, līdz mūsu pacietība beidzās vai līdzjūtība un žēlums ieslēdzās. Mēs domājām, ka ar savām cerībām un lūkšanām persiku apraksim un apmēslosim, bet nekā. Tagad gaidām, kad pirms lapu plaukšanas ieradīsies zāģeri un pārvērtīs mūsu mīļo veterānu skaidās. Bija tāds laiks, kad cerējām, ticējām, domājām pozitīvi, paļāvāmies uz Dievu un koka spēku atjaunoties, tāpēc neķērāmies pie zāģa un cirvja un neparakstījām uz karstām pēdām persikam nāves spriedumu, jo ilgāk gaidījām uz brīnumu, jo bēdīgāk kļuva ap sirdi. Ir tāds laiks mūsu katra dzīvē, kad mēs arī, kā tautā saka, auklējamies ar kādu cilvēku, notikumu, emociju vai parādību, līdz kamēr ne tikai mūsu pacietība, bet arī cerība un ticība uz to apdziest. Ir laiks, kad mēs tik ļoti kādu vai kaut ko mīlam, ka mums šķiet spējuši mūžīgi piedot un paciest. Laiks iet un jūtas apdziest. Uzticība noplok un spēja izturēt nokrītas, ja ne līdz, tad tuvu nullei. Bet līdzīgi kā vīģes kokam no šī rīta evaņģēlija, arī mēs dodam laiku un iespēju augt, mainīties, saņemties, galu galā laboties, varbūt pieskaņoties vai nobriest. Nevienmēr tas notiek, tāpēc kurš ir tas brīdis, termiņš, tas notikums vai apstākļu sakritība, kad mēs atzīstamies Dievam un paši tev, nu gan ir viss Dievs. Nu gan ir viss un pietiek. Tādas pacietības un gaidīšanas mācību stundas jau nenotiek tikai īpašos gadījumos. Tās mums tiek piespēlētas katru dienu. Tu pat vakar es centos izbraukt uz lielās šosejas no Sānu ielas rīta satiksmes straumē. Viena pēc otras man priekšā mēģināja izbraukt un arī tikt uz šosejas mašīna pēc mašīnas. Palaižu vienu, nekāds paldies. Palaižu otru, nekāds rokas mājiens pateicībā. Un sekundes simtdaļā iznes doma, vai šorīt tikai nepateicīgie uz darbu steidzas? Bet ja dzīvē viss ir līdzsvarā, un mēs ticam Dieva vārdā teiktajam, ka ne mats no mūsu galvas nenokrīt pēc Dieva ziņas, vai tad man ir jādomā par kāda pateicību un mana labvēlības žesta novērtēšanu? Viss notiek savā laikā un īpašā veidā. Reizēm domāju, cik daudz pacietības un nervu izlēja, piemēram, slavenā maestro Raimonda Paula vecāki, burtiski spiesdami viņam bērnībā spēlēt klavieres. Un cik reizes viņš viņiem draudēja, ka nekad mūžā nespēlēs klavieres un ienīdīs tās līdz kapa malai. Bet vecāki ticēja, cerēja un turpināja spiest mazo Raimondu, līdz izauga tāds lietas koks, kurš rada mūziku vēl gandrīz 90 gadu vecumā, un vēl raksta dziesmas, un vēl uzstājas koncertos, un vēl pavada skatuves zvaigznes, un pēc viņa talanta prasa vēl un vēl un lūdz. Kungs atstāja to vēl šogadu, lūdza dārza saimniekam dārznieks. Mēs arī reizēm dodam viens otram vēl vienu iespēju, vēl vienu brīdi pārdomām, vēl Bībeles vārdiem šorīt runājot vienu mēslojumu saknēm, vēl vienu žēlastības mirkli, jo mēs ticam viens otram, mēs ceram viens uz otra veselo saprātu.
Mēs paļaujamies uz apskaidrības uzplaiksnījumu ar veselā saprāta uzvaru, vai ne? Kungs atstāja to vēl šo gadu, un es padomāšu. Es pārkāpšu savam slinkumam un labošos. Es mainīšos un saņemšos. Es atmetīšu kaitīgos ieradumus. Es izmēzīšu savu iekšienu, savu iekšējo būtību kā māju, aizskalojot podā visu, kas riebjas ne tikai apkārtējiem, bet man pašam. Es pārdomāšu dzīvi un izdarīšu beidzot gudrus secinājumus. Es pacentīšos. Es vēlos dzīvot labāk, gudrāk, jēgpilnāk. Es gribu laboties. Man apnicis pa vecam atkal un atkal vēl šogad un nākamo. Kungs atstāja mani vēl šogadu. Mūsu mīļais persika koks jau nebija tikai mums vieniem pašiem. Tas bija kaimiņiem, par ko priecāties un baudīt, un draugiem, kur saņemt persikus. Tas bija ūbelēm, kur padziedāt, bitēm, kur padūkt, vāverēm, kuras arī zaga mūsu saldos augļus un kuras mēs dzinām prom ar ūdens pistolēm. Persiks bija arī patvērums opusumam, kur paslēties no nakts pretiniekiem un tik daudziem Dieva ekosistēmas dalībniekiem, par kuriem mēs pat nezinām. Nekas šajā pasaulē nav tikai mums vieniem pašiem. Pat ja esam galēji egoisti, nekas nav tāpat vien. Mums vien. Visam ir daudz augstāka jēga, nekā pat atļaujamies uzskatīt. Jebkurš apstāklis, situācija, cilvēka liktenis, kam mēs nolemjam dot vai nedot iespēju, jau arī nav tikai mums pašiem. Tajos ir iesaistīta visa pasaule. Ja kāds cilvēks ir kļūdījies, un tu domā viņam dot vai nedot iespēju, tas nav tikai par tevi un šo cilvēku vien. Tāpēc pirms nosodīt, kritizēt, norakstīt, atriepties, vērts pajautāt Dievam, ja nu viņš atbild kā dārznieks, atstāja to vēl šogadu. Ja mēs dodam viens otram vēl vienu iespēju, vēl vienu žēlastību, vēl vienu gadu, viņš vai viņa patiešām daudz spēs veikt šajā dzīvē pa to laiku. Un ja nu tieši to Dievs no mums gaida, mūs kā kokus apčubinādams, atstāj to vēl šogadu. Vai mēs šajā pasaulē spēlējam dievus un soļus, tiesnešus un prokurorus, ja vai atstājam to daļu Dievam? Nu, ja tā pavisam godīgi, kā ir? Āmen.
Es ticu saulei pat tad, kad tā nespīd. Es ticu mīlestībai pat tad, kad to nejūtu. Es ticu Dievam pat tad, kad viņš klusē. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais Dievs, Tu, kurš dod mums otrās, trešās un mūžīgās iespējas, mēs nākam Tavā priekšā lūgšanā, jo katrai patiesi sniegtai dāvanai jānāk no Tevis. Mīļais Dievs, palīdzi mums izplatīt Tavu dvēsmu, nesagaidot vienmēr no citiem un nepagurstot arī dot pašiem. Visur, kur vien mēs esam un visam, par ko lūdzam un līdzi ciešam. Piepildi mūsu dvēseles ar Tavu garu un tik pilnīgi pārņem mūsu būtību, lai visa mūsu dzīve būtu Tavējās atspulgs. Staro caur mums, un tā esi mūsos, lai katra dvēsele, ko satiekam, varētu just Tavu klātbūtni mūsējā. Lai arī ciešanu pilnas acis paceļot, esi redzams Tu, Kungs. Paliec ar mums, un mēs sāksim starot, kā Tu staro. Tā, lai būtu par miera vēstnešiem pat vistumšākajās vietās un visizpostītākajās dzīvēs. Ļauj mums godināt Tevi, dodot gaismu tiem, kas ir ap mums, padarot citu dzīves arvien iespējamākas. Ļauj mums sludināt par Tevi bez sludināšanas, nevis ar vārdiem, bet gan ar savu paraugu, sirds gudrību, ar visiem mūsu darbiem un ar to mīlestības pilnumu, ko mūsu sirdis jūt pret Tevi. Mēs Tevi lūdzam, dod mūsu rokām prasmi, mūsu prātam asumu un mūsu sirdīm līdzjūtību un maigumu, lai sajūtam, kur un kā mūsu palīdzība šobrīd ir visvairāk vajadzīga. Piešķir mums mērķtiecību un spēku uzņemties daļu no mūsu līdzcilvēku rūpēm un goda patieso izpratni, kas tiek mums. Paņem visu neīsto un visas laicīgās vēlmes prom no mūsu sirdīm, lai mēs varētu ar bērna atklāto ticību uzticēties Tev. Miera Dievs, mēs lūdzam pacietību arī lūgšanās, kad jau gadiem izmisīgi prasām Tev rimties kariem Ukrainā, Izrēlā, Gazā un visur, kur asiņaini uzbrukumi laupa un posta mieru, dzīvības un paļāvību. Mēs Dievs lūgšanās pieminam arī 1949. gada marta izsūtīšanas uz Sibīriju un visus, kas tajās tika ierauti, gan izdzīvojušos un atgriezušos, gan bargajos Sibīrijas ledos palikušos. Apzinoties traģēdijas, kas bija jāpārcieš latviešiem toreiz, mēs daudz vieglāku ceļu gājēji lūdzam Dievs iecietību arī vienam pret otru mūsu pašu vidū, kad neprotam izrunāties, vienoties un meklēt tālāku ceļu kopā. Dievs svētī mūs piedodot, paciešot, palīdzot, ļaujot, neliedzot, apžēlojoties un paliekot pacietīgiem, tā raisot jaunas iespējas un veicinot Tavas žēlastības izplatību pasaulē. Mīļais Dievs, To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs, lai Tevi svētī un pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz Tevi
un lai dod tev savu mieru. Āmen. Mīlestība mīlējama, manas dvēseles svētība, mani karsti mīlēdama, brīvīboku dziļumā, pasaulē par pestīšanu, it kā Jēzu devusies, un par manu pārkāpšanu Dievam upurējusies. Mīlestība ejas kalnā, daužas askas lejusi, un līdz nāvei noskumšanā, asins sviedrus vidusi, stāvēdama par mums briesmās, cīnījusies lūgšanā, tādu dzēsi dusmūniesmas, tās uz sevi ņemdama. Mīlestība panesusi, kalnu kā ar apspieklu, mīlestība izcietusi, daudzkārtīgu mocību, mani vienmēr mīlēdama, kamēr sirds izsalausta, mīlestība nebeidzama, krustā nāve mirdama. Mīlestība aizlūgusi, ir par mani nabagu, savās rokās izpērtusi, pieņemt mani grēcieku, šeit pie tava krusta koka, grēku parāds līdzināts, un no soda tava roka dzīvos mūžīgi.